Pati labākā mehāniskā šujmašīna Charlotte Auduma plauktiņos Berneta B05 Akadēmija. Ļoti interesanti lieta viņai ir. Viņai ir ātruma pārslēdzējs sānā, var pārslēgt gliemzīti vai zaķīti, kā jūs gribat šūt. Viņai ir ļoti sabalansēta, var šūt gan plānus, gan biezas audums, un viņai šūšanas ātrums arī ir lielāks nekā parastajām šujmašīnām. Dēļ tā, ka viņai ir spēcīgs 90 vatu motors iekšā. Skatīsimies, ka savu. Tātad tās lietas es esmu nosaucis. Komplektā viņai nāk šāds plauktiņš, kā arī ļoti daudz dažādas pēdiņas. Plauktiņam kājiņas regulējās. Šeit ir slēptuvīte, kur jūs liekat savas adatiņas. Ja gribat apšūt bikšu galus vai rokas, var noņemt nost, un šeit var apšūt bikšu galus. Šeit nolaižās lejā transportieris, un var likt gan kā izšūšanas mašīnu lietot. Šeit pieliekās smuki šis galdiņš klāt, pieliksim galdiņu. Lūk, un jums ir liela darba virsma, kurā jūs varat izpausties. Adatiņas centrējums, pa labi pa kreisi var iecentrēt tātad adatiņu, aizsardzība, lai pirkstus apakšā nepaliek. Automātiskais diegi ievērēs šeit ir. Diegas spriegotājs, lai tas būtu paši par sevi, pēdiņas svars, cik pēdiņas spiež stipri virsū materiālam, var likt divas diegus un šūt ar dubultu adatiņu. Katrs diedziņš šeit ienāk šajā, katrs savā diegas spriegotāja pusē ieliekās tas diedziņš. Tad šeit mēs vēl redzam zigzaga platumu, dūriena garumu, dažādus dekoratīvās šūs un darba šūs, kas viņai vēl tāds feins. Jā, tas laikam arī būtu viss. Ļoti skaisti nostrādāt kvalitīvu šujmašīnu.